Sveiki visiem! Šodien atkal no darbnīcas. Gribu parādīt, ko es daru, kad nemakšķerēju. Viens variants ir, ka laboju, daļēji vai pilnībā pāršuju šādus autobeņķus. Gari runāt es nemāku, tāpēc skatāmies tālāk. Gan jau bildes parādīs, kas un kā. Klients atnesa busiņa sēdekli. Šitas gals viss smuks ir. Ejam tālāk un sākas viss tā kā viss slikti. Visas drātis ārā. Viss te ir izdrupis. Otra puse. Galīgi. Viņš metams galīgi ārā, bet mēģināsim savākt visu. Redzēs, kas sanāks. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name. Tā, darbiņš padarīts. Visas drātis ir ielīmētas. Vēl papildus uzliku virsū, lai nenāk ārā. Šitas arī viss ir stingrs tagad. Otra puse arī normāli. Nav ne caurumu. Viss stingrs. Labāk nekā jaunam. Who's hiding there in the silver mist? A phantom's hand or a lover's kiss? Whistle through the stars. Tree grew tall where the sea once lay. Its roots were stored. Tās tas mazs ieskatiens bija autobeņķos. Tālāk varam paskatīties, jo nav aizmirst arī motobraucēji. Tos arī nedaudz uzlaboju, pārveidoju un pāršoju. Skatāmies! I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name I thought I
Nu tā, cerams, ka patika mans mazais ieskats dažos darbos. Ja kādam kaut ko nepieciešams, labot, pašūt, zvaniet, rakstiet. Mēģināsim izpalīdzēt. Tā.